perfekti, izcili. Nu, Valters ir harizmātisks, viņš jebkuru var iekustināt. Viņš spēj noturēt visu laiku auditorijas uzmanību. Nu, tas ir talants, viņam ir jāorganizē šādi pasākumi, un es domāju, ka rokas rokā viņam tas izdosies. Un viņš gāzīs Latvijā kalnus tieši ar šādu semināru organizēšanu, vadīšanu. Es diezgan daudz no principiem jau savā dzīvē tā kā izmantoju. Nu, kaut kā tā. Tāpēc, ka iepriekšējā pieredze tāda bijusi. Bet, cik es saprotu, arī Valters šeit ir uzrunājis tos, kuri jau ir gatavi šīm pārmaiņām kaut ko tādu darīt. Jo ir jau cilvēki, kuriem tu uzdāvini to pašu grāmatu, viņš nelasīs viņu, jo tas šobrīd nav priekš viņa, un ja viņš arī saņemtos un izlasīt, jautājums, vai viņš kaut ko mēģināt mainīt savā dzīvē. Tātad, ja mēs strādājam ar cilvēkiem, kas jau ir sapratuši, jā, man tas vajag, es saprotu, ka izmantojot šīs metodas, es varu sasniegt daudz vairāk, nu, tad rezultāts būs. Un ir patīkami strādāt kopā ar tādiem cilvēkiem. Un šeit, tajā auditorijā grupā, ir cilvēki, kas ir ne tikai domātāji, bet darītāji. No manas pieredzes vesels grāmatplaukts man ir. Tad, kad veikalā ir kādas akcijas, es aizēju, izēju ārā ar mēs grāmatām. Ir grāmatas, kas joprojām man nav izlasītas. Ir grāmatas, atkal, kuras es uzreiz ņemu un izlasu vienā apsvilcienā. Kaut ko es paņemu. Bet tas, kas notiek šeit caur semināru, nu, tas ir tā, ka skolā ir stundas, tev uzdod mājas darbu, bet tu zini, ka tev skolotājs atprasīs, ejot nākamā dienā uz skolu, tad tu to mājasdarbs tāds pildīt. Ka šeit gribot, negribot, tu sāc to darīt. Tāpēc arī šis formāts caur semināru liek tev darīt. Jo bieži vien ir tā, izlasam to grāmatu, bet, nu, kaut ko varbūt paņemam, kādu brīdi padaram, bet pēc tam atkal, nu, aizmirstam. Bet šeit tas kolektīvais, kas tā atbildība, ka mēs esam apņēmušies iet to ceļu, tos uzdevumus pildīt, reizēm varbūt nesenāk, bet tik un tāpēc nākamajā reizē tu izpildi kādu iekavēto mājas darbu. Jā, tas ļoti vērtīgi. Šeit var sākt darīt. Ja tu par to domāji, vēl neesi saņēmies, tad šis ir īstais laiks, īstā vieta un ar īstajiem cilvēkiem, kad kopā sāk to darīt. Nu, man liekas, ja cilvēks vispār grib kaut ko mainīt savā dzīvē un nonāc līdz tam, kad kaut kas ir jāmaina, tad es domāju, Valtera kursi, jeb tas eksperiments, kurā mēs šobrīd piedalāmies, tā ir viena ļoti laba vieta, kur tā kā sāk pārmaiņas dzīvē. Ja? Un es esmu nonācis pie tā, ka es gribu pārmaiņas, man viņas ir nepieciešams, un es esmu ļoti priecīgs, ka tieši šajā laikā arī ir šis te projekts, kurā es varu iesaistīties. Ja? Un kas man visvairāk ir palicis prātā un kas man ir palīdzējis, ir tieši tas, ka tās nav tādas savas kaut kādas lekcijas vai vienkārši kursi par kaut ko, kur pastāsta, bet tieši tas, ka mēs varam kopā lietas darīt, mēs varam domāt, jo parasti ir tā, ka mājās tu kaut kā varbūt tik gluži tā nesaņemies, ja tur kaut ko piesēst, uzrakstīt, padomāt, bet tad, kad tu esi nonācis tādā konkrētajā vidē, kas tev tā kā mudina uz to, es domāju, tā ir ļoti liela vērtība vispār šim pasākumam, ja, kā tādam. Un man tas ir pamudinājis un darīt lietas. Un pirmais, kas ir tas taustāmais, ir tas, ka es esmu priekš sevis noformulējis, ko es gribu, es esmu arī noformulējis, ko es negribu. Un tā man ir palicis tā kā skaidrāk. Ja? Un tikai tad, kad tu esi kaut ko priekš sevi noformulējis, tad tikai tu vari kaut kur doties. Ja tu zini to virzienu, kur tu gribi doties. Ja? Un šobrīd ir viena interesanta lieta, ko es pats varbūt tās nebūtu tik ātri līdz tam nonācis, un varbūt vispār nebūtu līdz tam nonācis. Kad man aizķērās tāds teikums, ko Valters teica, ka ja tu gribi atrast kādu lietu vai vietu, kur iesaistīties vai būt kādā projektā, tad vienkārši ej un pajautā.
Ej un pajautā, vai tu esi gatavs man paņemt savā projektā, ja? Vai tu esi gatavs iesaistīt mani. Ja? Man pirms tam likās, kā tad es iešu un jautāšu viņam, negribu padalīties ar to, kas tev ir. Ja? Tas tā liekas tā dīvaini. Bet tev kāds tomēr no malas pamudina un saka, nē, tas nav nekas dīvains. Vienkārši ej, prasi, ej, runā. Un cilvēki bieži vien ir atvērtāki nekā tu pats varbūt tās gaidi. Ja? Jo cilvēkiem patiesībā pat patīk palīdzēt. Ja? Tā ir tāda lielākā atziņa, un tas man šobrīd ir novedis pie tā, ka man ir konkrēts piedāvājums iesaistīties konkrētā projektā, un es pirms tam nebūtu domājis, ka vispār tas ir iespējams tik ātri, bet vienkārši ir jāiet, ir jārunā, ir jāpiezvana, un ir rezultāts. Un sāks ir Gunārs. Esmu šī lieliskā semināra dalībnieks, un tas, kā es gribu pozicionēt savu atsauksmi par šo, ir tieši mani ieguvumi. Un, ja mēs tā filozofiski paskatāmies, tad mēs ikdienā saņemam tieši to informāciju, kas mums ir nepieciešama un kam mēs esam gatavi. Un šeit arī pierāda šis seminārs, kad pirmkārt ir pilnīgi dažādi vecumi, dažādi nodarbošanos cilvēki, kurus vieno vieni un tie paši jautājumi. Kā būt labākiem privātā dzīvē, kā būt labākiem darbā, kā būt labākiem vispār cilvēkiem pēc būtības. Un visi principi, kurus mēs apgūstam, kurus mēs praktizējam ikdienā, ar vienu līmeņu cilvēkiem ir viņus daudz vieglāk izprast, ar piemēriem redzēt, kā dzīvē viņi strādā, nestrādā un tam līdzīgi. Svarīgākais iegūms ne tikai ir šī informācija, ko mēs saņemam ļoti strukturētā, kvalitatīvā veidā, bet tad arī būt kopā ar cilvēkiem, kas to pašu praktizē, ar kuriem mēs runājam vienā valodā un kuriem arī ir mērķis būt labākiem. Jau iepriekš esmu līdzīgos semināros bijis, un tādu semināru visā pasaulē notiek diezgan daudz. Tas dod un tas strādā, tas ir pats galvenais. Un galvenais secinājums ir darīt. Nevis atlikt labāku dzīvi, atvaļinājumu, kvalitatīvāku uzņēmumu, kvalitatīvākas attiecības un tā tālāk, bet to visu darīt tagad un uzreiz. Es strādāju pārdošanas jomā, un šajā gadā es izlēmu, ka vajadzētu sākt papildināt sevi ar dažādām zināšanām, mācoties. Un tā es lēnām pakāpeniski nonācu līdz eksperimenta grupai. Un pirmais tas ieguvums bija, ka nekad mūžā nav tik daudz laikam runāts par tādām lietām kā mērķiem, par uzdevumiem, ko sasniegt, par vērtībām. Jo daudz šīs lietas zina un labi zina, bet ļoti retais par viņām tik daudz ir domājis un tik intensīvi, kā mēs šajā periodā. Un otrā lieta, ja pat daudzi ir sarakstījuši grāmatas, mēs varam daudz zināt un paši esam ļoti gudri, tad mēs tās lietas bieži vien nedarām vai darām ļoti maz no tā visa, bet šeit ir iespējas sākt darīt un virzīties pretīm šiem mērķiem. Ja īsumā tas mans ieguvums ir pirmām kārtām mācīties un vēlreiz mācīties. Otrā lieta, kas ir svarīga, tas ir virzīties pretim tiem mērķiem un vērtībām, ko aptuveni kaut kur zini, bet beidzot viņus sastrukturēt. Un trešā lieta ir darīt un vēlreiz darīt. Un es ticu, ka mēs arī sasniegsim tos mērķus, uz ko mēs esam tiekušies. Jo tas ir pamatīgs darbs, un man jau visam gadam ir aptuveni redzams tas plāns, ko un kā varētu darīt. Un dzīve kļūst interesantāka un ar izaicinājumiem jauniem. Es neesmu varbūt daudz ar semināriem un lektoriem iepazinusies, bet par cik šogad es sāku jau šo to zināt, arī biju uz Expo, kur dažādas šīs apmācību kompānijas uzstājas un apmāca. Un
un dažādas lektorus esmu dzirdējis, un, godīgi sakot, es esmu kritisks cilvēks, un es ļoti nokritizēju ļoti daudz, daži bija labi un ļoti labi, bet lielāko daļu es ļoti nokritizēju. Pietrūkst prezentēšanas prasmes, pietrūkst daudz un dažādas lietas. Es gribu teikt, ka Vaineta partners izceļās un ļoti izceļās šajā ziņā, un viņi ir top līmeni augstāki nekā citi. Tās ir manas šī brīža sajūtas par šo kompāniju un par Valteru. Ir atšķirība izlasīt to grāmatu, tādu labu grāmatu, vai atnākt uz šādu veidu semināru? Ja ir, tad kādas varētu būt tās galvenās atšķirības? Es domāju, grāmatas ir dažādas, un man ir bijušas tādas grāmatas, kurām vajadzīgi tikai darīt, un es jūtu, cik tas ir viegli. Bet šeit ar mērķiem un tām vērtībām ir diezgan pagrūti cilvēkam pašam tikt galā. Ļoti daudz ir dzirdēts, ļoti daudz ir galva piesārņot ar visām daudzām vajadzībām un ko no tā visa sastruktūrizēt. Šī jomā man noteikti bija vajadzīga palīdzība, un šī diezgan tāda sarežģīta un specifiska joma, kurā man noteikti būtu vajadzīgs seminārs un pati diez vai tik daudz un tik dažādas lietas varētu saprast un uzņemties un darīt kaut kā. Ja ir sajūta, ka nenākt, es domāju, ka labāk nenākt, jo šeit ir nopietnas darbs, kas ir jādara, un jābūt ir lielai motivācijai, lai to gribētu. Jo tāpat vienkārši gribu, negribu, ja ir sajūta, labāk nē. Jo šis seminārs ir domāts tiem, kas ir gatavi darīt un daudz darīt. Jābūt sagatavotam. Es domāju, ka noteikti ir jābūt iekšēji sajūtai uz visiem 100%. Un arī tad vēl ir vajadzīgs daudz saņemties, jo šīs ir tās lietas, kas ļoti maina dzīvi. Un ne katrs cilvēks ir gatavs izmainīt savu dzīvi. Ja tas cilvēks ir pilnīgi droši un pārliecināts, es iešu, mainīšu, darīšu, tad tam būs rezultāts. Ja var būt, nav jēga. Tāds ir mans viedoklis. Vai kādi no šiem paradumiem, principiem jau ir kaut kādā mērā jau mainījuši tavu dzīvi arī kaut kur? Jā, tad, kad bija jāsāk plānot un salikt pa mērķiem, es sāku domāt un plānot un strukturizēt un uzdevumus mērķiem likt. Un brīdīs nostūmu malā kladītes pazvanīju un tam mērķim, viens no maniem mērķiem, uzlabot angļu valodas zināšanas, es vienkārši paņēmu, atvēru internetu lapu, atradu skolotāju, sazvanīju un norunāju vienkārši tikšanos. Sapratu, ka ir jādara, nevis jāplāno. Un ir vairākas lietas tādas, kas sākušas mainīties, kas ir ietekmējušas. Es sapratu arī vairāk to, ka ir jādomā par mācībām, par sevis pilnveidošanu. Un tās lietas sāk kārtoties un sāk skaidrākas palikt. Protams, ka tas ietekmē, un ja pat arī uz sitienu un uzreiz, tad es domāju, šīs lietas ir tādas zināšanas tik tādas spēcīgas, ka viņas iegūstot, viņas mainīs arī ilgtermiņā, ne tikai īstermiņā un tagad un uzreiz. Paldies! Saņemot ziņu par šo kursu, kas ir eksperimentālā grupa, man uzreiz radās vēlme piedalīties. Jo tas bija atkal jauns izaicinājums uzzināt kaut ko jaunu no ikdienas, kas varbūt ir mans tīri pamatdarbs, uzņēmuma vadība un grāmatvedība. Un nonākot šajā cilvēku sabiedrībā, tas bija ļoti patīkami, jo šeit ir sapulcējušies cilvēki, kas domā, kam ir pozitīvs dzīves skatījums, dalās ar savu pieredzi un saviem padomiem, diskutējam. Noteikti Valters ir man tāda kā autoritāte šajā jomā, jo es jau esmu iepriekš klausījusies vairākus viņa seminārus, kas man ir devis pievienoto vērtību manam darbam. Kas ir mainījies? Jā, es esmu noteikti vairāk piestrādājuši pie šo mērķu, rakstīšanas mērķu, vizualizēšanas paziņojumiem. Esmu vairāk piestrādājuši pie tā, ka plānoju savu dienu.
sadalu laiku, ko veltu darbam, sev, ģimenei, ir ieviesušies dažādi paradumi, kas ir tīri ģimenei, kad esam plānojuši kopīgas svētdienas pastaigas svaigā gaisa. Sveiki, mani sauc Juris, apmeklēju semināru panākumu principi un gribēju nedaudz padalīties par saviem iespējiem, kā mums te iet, kāda ir manas pārdomas, jo kurs vēl gluži nav beidzies, bet esam jau tikuši vairāk kā pa pusē. Un tagad jau var sākt izdarīt kaut kādus secinājumus, kā tas strādā un kas notiekās dzīvē. Gribēju minēt to, ka sākumā kurs sākās, kā jau jebkurš kurs, iepazīšanās un sākam darboties un sākam pirmos uzdevumus pildīt un sākam mēģināt saprast, kas kur notiek. Un patīk tas, kad Valters jau klāt tam, kad tas viss jau tā ir izveidots uz grāmatas bāzes, Valters pieliek klāt no savas dzīves pieredzes, un mēs izrunājam tos uzdevumus, izdiskutējam, un tas nozīmē, ka mēs strādājam grupās, un mums ir ļoti daudz viedokļu jau dažādi. Nav vairs tikai viens tavs viedoklis, kā tu esi kaut ko sapratis, un viss, un tad, kad tas pasākums tiek apskatīts no dažādām pusēm, tad daudz plašāks skatījums un redzējums tam visam ir. Ļoti patīk darboties ar uzdevumiem mājās, jo principā jau viss, kas notiek dzīvē, viss, kas mainās, tas jau ir pateicoties tām darbībām, ko mēs darām. Tāpēc ir sagatavot uzdevumi, ir sagatavot uzdevumi no grāmatas, ir sagatavot uzdevumi no Valtera personīgi. Tad tas viss ir tāds atkal papildus pievienotā vērtība tam pasākumam, kas tiešām iedod tādu kaut kādu kustību dzīvē un kaut kādas izmaiņas. Un vēl es to grāmatu pats esmu arī sācis lasīt paralēli, jo, lasot grāmatu, vēl papildus teorētiski informāciju iegūst tai praksē, ko jau tādu daram ikdienā. Un man patīk tas, ka tur sākumā bija tāds citāts, ko Brains Treisijs teica, ka visi šie panākuma principi, kā kaut kāds kods vai šifrs vai kā atslēga saslēdzās kopā kaut kādā brīdī. Un es šodien seminārā sāku sajust, kā viens princips saslēdzās ar otru, trešo, ceturto. Viņi, protams, ir 64, mēs viņus vēl visus neesam izgājuši, bet principā jūt, ka kaut kas sāk slēgties. Tas man īstenībā tā bija baigies pārsteigums, ka reku tas aiziet tur, reku tas aiziet tur. Tur viss sāk notikties. Un, protams, informācijas ir ļoti daudz. Prakses arī ļoti daudz. Domāju, ka šis kurs viss beigsies, būs vēl tāpatās daudz jāstrādā ar to, un es domāju, ka zemapziņa arī vēl strādās ar to. Bet pildot jau tos uzdevumus no pirmajām nodarbībām, jūtu diezgan lielas izmaiņas, jūtu, kā kaut kas mainās, kā mainās dienas ritējums, kā mainās domas, kā mainās. Un, protams, līdz ar to mainās arī katras situācijas dienā un mainās uz to pusi, kur es gribu. Tā kā tas jau būs pats galvenais. Es īstenībā, mēs esam bišķiņ pār pa pusē un vēl ir 2 reizes mums jātiekās. Es, principā, ar ļoti lielu interesi gribu nākt vēl skatīties, kas būs tālāk, jo patīk izmaiņas. Baigi daudz pieredzes veidojās šajā kursā, un tas ir galvenais, tas, kas paplašina apziņu, un tā kā man patīk.